Tas neesmu loks, tas bija tajā brīdī, kad strādāju pārdošanā. Manuprāt, tā ir problēma. Daudz atnāk, un pirmais video tur sāk cilvēks nodirst. Tā nevar darīt. Tad cilvēks pasaka, ka es esmu loks. Tā man doma ir, ka pārdod nevis lapu, bet pārdod vispirms lapas. Komentāri Facebook reklāmās viedoklis. Nelasu pusgadu jau. Bet tagad lasīju. Tāda mīsta. Es nevaru, tie komentāri tur vienkārši prātā ar sevi. Mans tāds e-komercija ir podkāsts, kur ir iespēja dažādiem cilvēkiem, kam ir saistība ar biznesu, ar e-komerciju, padalīties savu pieredzi, lai arī citiem uzņēmumiem ir iespēja dabūt dažādus knifus un lietas, kas palīdzētu viņa e-komercijai augt. Un šodien pie manis ir ļoti, es teiktu, sabiedrībā jau zināms cilvēks, Lauris. Čau, Lauri. Čau. Man liekas, es nezinu, vai tev intro ir jādod sev vai nē, bet es ticu, tāpat tās ir kaut kāda daļa, kam tu tomēr esi tāds tā kā mistisks vēl cilvēks, kas tā kā ir tev redzējuši, bet varbūt līdz galam nezinu, ko dari. Varbūt iedod kaut kādu intro par sevi, ar ko tu nodarbojies, kas ir fitness kanāls. Jā. Tā tad īsais intro par mani, ar ko mēs nodarbojamies. Mēs palīdzam cilvēkiem justies labāk. Tas tā būtu ļoti īsi. Ko tas sevī ietver? Mēs palīdzam cilvēkiem piemeklēt uzturbagātinātājus, palīdzam ar uzturu, palīdzam ar treniņiem. Attiecīgi cilvēks, ja mums nāk ar kādu problēmu, katram tā problēma savādāka. Vienam var būt liekais svars, kādam slikts miegs, kādam slikta pašsajūta, un mēs to problēmu mēģinam risināt. Nevienmēr atrisinām, bet es teiktu, tā pieredze mums ir diezgan liela. Mēs esam palīdzējuši šobrīd jau vairāk kā 10,000 cilvēkiem, individuāli palīdzējuši vairāk kā 10,000 cilvēkiem. Tā pieredze šobrīd, manuprāt, ir tāda, ka gandrīz jebkuram varam palīdzēt. Okay. Un tad tas bizness šobrīd ir kāds? Bizness, no kā mums ienāk nauda kontā, tā ir uzturbagātinātāja pārdošana. Okay. Pārējos pakalpojumus, attiecīgi, kas ir visas konsultācijas, mēs sniedzam bez maksas. Manuprāt, mēs esam vienīgais uzņēmums Latvijā, kas kaut ko dara. Tas ir tas mūsu klientu piesaistes mehānisms. Mēs kaut ko dodam bez maksas, par ko citi prasa naudu. Es ticu, ka citi par to prasītu 50, 60, 70 eiro. Mēs dodam bez maksas. Klients atnāk pie mums, un tā kā viņš ir dabūjis kaut ko jau vērtīgu, tad parasti viņš kļūst par mūsu klientu un iegādājas arī kādu produkciju pie mums. Jā, un kā, piemēram, es nenoliekšu, es tev pirmo reizi redzēju, un tas, man liekas, bija ne tava galvenā biznesa šobrīd fitness kanāla. Tu, man liekas, vēl strādāji zem citu uzņēmumu, kas, man liekas, bija personāla atlas. Jā, Personāla noma bija mans pirmais tests TikTokā. Jā. Es tur nodarbojos ar TikToku kaut kādu gadu. Un tad zem tā uzņēmuma profila vai arī kaut ko savējā? Nē, tikai tur gadu. Un tad es palaidu arī savējo paralēli. Okay. Un tad tu sāki taisīt to savu saturu, vai tu jau pamatā zināji, ka taisot to saturu, tur pēc tam jau būs kaut kāds biznesa apakšā? Kas bija mērķis saturam? Satura mērķis bija tāds, ka es īstenībā saturu taisīju visu laiku. Es jau taisīju saturus iepriekšējos 6 gadus TikTokā, Instagramā. Man vienkārši neviens nestījās. Vienkārši tas algoritms bija tāds, vai ne? Līdz ar ko man patika taisīt saturu, man patika dalīties ar kaut kādām lietām, ko es zināju par sportu. Es arī tādā hobija līmenī taisīju gan treniņu plānus, gan uzturu plānus, līdz ar ko es zināju, ka tas daļai būs kaut kāds bizness. Bet kā es domāju, es likšu tos video TikTokā, palīdzēšu cilvēkiem, arī mēģināšu bez maksas cilvēkiem palīdzēt, un tad man būs kaut kādi klienti, kas nāks uz konsultācijām. Tā mana doma bija tāda, ka es vienkārši darbošos pārdošanā, kas man ļoti patika, tajā personāla nomas uzņēmumā, tur man bija pārdošana mārketings, un tā paralēli tādā hobija līmenī, gan kā 1,200 tur piepelnīšu brīvdienām. Un beigās es pārvērtās tā, ka tas hobijs pārauga nedaudz to pārdošanu. Jā, bet tu sākumā tev nebija savs zīmols, tu pārdevi citu zīmolu uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs sāka pārdot vispār diezgan vēlu. Pirmo kaut kādu pusotru gadu TikTokā es nepārdevu neko, produktu ziņā. Tikai ar saturu vienkārši? Nē, es pārdevu konsultācijas un treniņu plānus. Jā, tev bija tur kaut kas cik mēnešu maksājums. Man bija online coachings, tu varēji nākt pie manis, es tev visu sagatavoju, treniņu, uzturs, arī iesaku vitamīnus gan es tie brīdī nepārdevu, un tu darbojies, un tad katru dienu mēs sazinamies. Ziņu formātā ir kādi jautājumi, reiz nedēļā bija video sazins. Tad sanāk, tad arī pirms tava zīmola tas ienākuma avots pa lielam ir pateicoties TikTokam. Ja? Jo tur tu veidoji saturu, tur ieguvi acis, tur ieguvi uzticību, un cilvēki jau sāk to rakstīt. Un... TikToks bija pats pamats, un tad vienā brīdī mēs uztaisījām tādu fitness izaicinājumu, kas aizgāja tik veiksmīgi, man šķiet dīvaini, kā aiziet tik veiksmīgi. Mums pieteicās 100 cilvēki, mums bija dalības maksa 50 eiro par mēnesi, 3 dienās. Teorētiski mēs ievācām 5,000 3 dienās. Protams, tā cilvēku mēnesis mums bija jākonsultē, jāatrenē. Jāatstrādā. Jā, bet tajā brīdī sapratu, pagaidu 3 dienās ar 5,000 ievākt no cilvēkiem, un beigās bija tā, ka mums 100 pieteicās, mēs vairāk neņēmām. Es domāju, vēl rindā cilvēks stāvē. Tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka tas hobijs jāpārvērš ir par pilnu laiku darbu.
Okay. Un, tā kā arī bija mums fitnes izaicinājums, protams, cilvēki mums tur nāk, mēs viņus konsultējam, un ļoti daudz prasa par vitamīniem. Un tad tajā brīdī sapratu, pagaidām, kur ir 100 cilvēki, 50 prasa par vitamīniem. Es iesaku vitamīnus pirkt visādos veikalos. Kāpēc es pats netirgoju? Afiliēts nav, ja? Jā, es domāju, kāpēc es pats netirgoju, jo agrāk. Īstenībā mans pirmais bizness bija uzturbagātinātāja tirdzniecība. 17 gados bija pazīstams viens džeks, kam bija pazīstams tajā brīdī, laikam bija tāda oficiāla izplatītāja, kas ēda tās vitamīnas, mēs ņēmām, tirgojām kaut ko tur. Un vienā brīdī es to kā pārstāju. Kāpēc es pārstāju? Nu, zin kā, ja tu vari nopelnīt, nezinu, 200 eiro mēnesī, galīgi nav interesanti. Un tajā brīdī, kad mums bija fitnes izaicinājums, sapratu, pagaidām, daudz cilvēku grib kaut kādus vitamīnus, varbūt jāsāk tirgot. Sākām tirgot daudz un dažādas firmas. Gan lētākās, gan vidējās, gan dārgākās. Pieprasījums pēc visām, es teiktu, bija vienāds. Nu, jo klienti arī tiek grib par lēto, vidēji tiek grib dārgi. Un tad man bija doma par savu brendu. Doma par savu brendu man bija tātad. Cik ilgi tā doma vispār stāvēja, pirms tas notika jau praktiski soļi tās reāli? Nē, vispār tāda reāla doma man bija diezgan ilgi. Es jau sen to biju iedomājies. Bet tad ar to fitnes izaicinājumu sapratu, ka vajag. Un tad es sāku pat meklēt, kurus varētu sākt ražot. Pameklēju, un es neteiktu, ka es baigi ieguldījos tur, vai ne? Un nonācu pie secinājuma, ka nebūs. Tāpēc, ka vieta, kuras atradu, kur tiešām bija varēja kvalitīvi uzražot no nulles, visu, kā es gribu, tur bija minimums 200,000 eiro. Un sapratu, 200,000 man nav, kredīts man viens tāds nedos, ne? Un tad es tam atmetu ar roku. Tad laiks gāja uz priekšu, un es sapratu, ka nē, tomēr, zin kā, vajag, kad jāpameklē citīgāk. Tad es vēlreiz izgāju cauri visam ražotnēm Eiropā un ar vienu vienojos par starts laikam 50,000, ko mēs investējām. Cik produktiem? 4 varbūt. 4. 3 varbūt, neatceros, 3, 4. Un tad mēs palaidām pre-sale, kā to Latvijas sauc, iepriekš pārdošanu. Un cilvēki pirka un zināja, ka konkrētā datumā būs produktu, un no iepriekš pārdošanas mēs ielikām vēl 50,000 iekšā. Jā. Un tas starts bija tāds diezgan tāds bīstams, varētu teikt, ko es domāju, bīstams. Aprīlī palaidām internetu veikalu un teicām cilvēkiem, jūs pērkat, 1. maijā mēs sākam piegādes. Pienāk 1. maijs, mēs to nesākam piegādāt. Ražošana aizkavējās un beigās bija tikai 4. jūnijā. Es domāju, mēs esam cilvēkiem sasolījuši, būs, un tagad mēnesis jāgaida. Es domāju, ko mēs darīsim, cilvēki prasīs atpakaļ naudu, mēs esam ielikuši visu ražošanā, bet laikam tas, kas tiem cilvēkiem tur bija palīdzējis gadiem tik tā kā, visi uzticējās, naudu paprasīja atpakaļ no kaut kādiem. Tur cilvēks 100 bija paprasīja atpakaļ viens cilvēks. Viens paprasīja atpakaļ? Viens, jā, tas likās neticami. Bija gatavs gaidīt, jā? Kaut kādi no 500 cilvēkiem, varbūt mazāk, 400-500 pieņemsim, 499 bija gatavi gaidīt, un viens teica, nē, zin kā es negaidīšu. Tas man likās tas baigi traks. Gaidīju sliktāk. Kā tā? Jā, es gaidīju, ka prasīs naudu atpakaļ aptuveni 15%. Es domāju, 10-15% kaut kur. Okay. Kā tu praktiski piegāji tam pašam produktam, jo arī noteikti zini, ka pat daudz dažādu komentāru ir par tavu zīmolu, kāda tur noteikti tā ražošana. Kā tu praktiski piegāji pie tās ražošanas? Tev bija sava formula, vai bija ražotājs, kuriem jau bija sava, tu pa lielam gāji ar viņu, jo viņš apmierināja tavas vajadzības, vai tu ņēmi kaut kādu cilvēku, kurš lika savējo to kādu formulu kopā? Kā tas notiek? No uzturbagātinātājiem tas pazīstams diezgan ilgi. Tas ir principā tāds mans hobijs arī no 17 gadiem, ko es pētījis, ar ko man bija tā sava vīzija, ko es gribu. Ko es gribu, kā es gribu. Es esmu testējis, nezinu, man šeit kāds 50 dažādas uzturbagātinātājas firmas ziņā. Tā kā es zināju, ko es gribu. Un tad jau ražošanas pusē ir tehnologs, ar ko es attiecīgi saprotu. Tas ir rūpnīcas pusē, viņiem ir kaut kāds savējais. Jā. Un attiecīgi ar viņu kopā jau mēs saprotam, ko var, ko nevar. Ko var salikt kopā, ko nevar. Tālāk ar cilvēkiem, kas sūta izēvielu, saprotam, ko mēs varam dabūt, ko nevaram. Kaut kādā veidā izveidojam to formulu. Nav tā, ka līdz kaut ko, nezinu, tur pa 10 gramiem grib kaut kādu vielu vairāk, pēkšņi produktu cena 30% dārgāk uzreiz vai kaut kas tāds. Produktu cena tu 3 reizes dārgāk. 3 reizes, ja tu kaut ko bišķiņu gribi. Nē, labs piemērs. Magnija oksīds un magnija bisglicināts. Tur vienkārši reiz 3 uzreiz. Jā. Tur ir baigā starpība. Man liekas, tagad tu sāki runāt par magnīnu. Neviens nemaz nezināja, kas bija bisglicināts. Visi vienkārši runāja magnīs. Jā, es arī pirms kaut kādiem gadiem, nezinu, 6. Es zināju, ka magnīnu vajag. Es gāju uz aptieku, pirku magnīnu. Es domāju, kaut kā nepalīdz īsti. Es domāju, kā tā? Visi saka, vai kaut kā nepalīdz. Un tad es nopirku kaut kādu citu produktu un skatos, šis kaut kā strādā. Un es nesāku salīdzināt, kāpēc strādā, kāpēc nestrādā. Ne? Un tad es teiktu, pēdējie tikai kaut kādi varbūt 5
kaut kādi 5, 6, varbūt 7 gadi, es iedziļinājos tā nopietni. Ka magnīs daudz magnīja veidi. Un tā magnīja bisglicināts arī ir daudz un dažādi veidi. Tur ir attiecīgi procentuāla attiecība, no cik magnīja bisglicināti ir tas magnīs uztaisīts. Un tad beigās ir baigi daudz tādas mazas nianses. Vidējais cilvēks jau to nezina. Vidējais cilvēks labāk, ja gribamā zina, ka vajag magnīju. Jā, tur tā lietas arī domāju, ka tikai magnīs. Magnīs, tur ir 20 dažādi veidi. Labi, pastāstīja. Jo, tagad tu plāno ražot savu produktu, tev vajadzēja internetu veikalu. Pastāsti to savu ceļu, kā tu meklē, kur taisīt savu e-veikalu, vai tas bija no kaut kādas pagātnes pieredzes, tu biji taisījis to procesu uz e-veikalu. Tā tad zināju, ka ir Shopify. Jā. Un es domāju, ka ņemšu Shopify kaut ko uztaisīšu. Tā kā es pilnīgs loks neesmu, kaut kādiem datoriem saprotu. Tas cepurs rakstīts. Jā, tas cepurs rakstīts. Pilnīgs loks neesmu, datoriem kaut ko saprotu, kaut ko es tur uzmetu, vai ne? Nezinu, tur 2 dienu laikā. Un tad es sapratu, ka zinu, kā kaut kā tur baigi tīzli. Un tā bija viens džeks, kas man lika titrus no animācijas. Yeah. Un es viņam teicu, reku, palīdzi man. Un viņš uztaisīja bišķi to dizainu, kaut kā noformēja. Un tad tas veikals mums nogāja, nezinu, kaut kādu varbūt mēnesi. Tad tu ar mani sazinājies. Yeah. Teicu, klausies, dīvains veikals, uztais normāli. Un tad bija tas Lijā tas projekts, ko tu piedāvāji. Un tajā brīdī es domāju, paga. 10,000, jāsmaksā 10,000 priekš. Mēs esam tikko palaidušies, nekas nav, bet tur izstāstīja, ka ir baigi ilgais tas laiks gaidīšanas. Mēs tad paņēmām. Un tad to veikalu pārtaisīja mums labāku. Okay. Kā, pieņemsim, labi, ka tu baigi jau aizskrējos to jauno veikalu, aizējām atpakaļ pie vecā veikala. Tagad viņu reāli nolončoja. Tev nebija pasūtījumi tur 100, viņi jau bija 1000. Ja? Nē, tik daudz nebija startā. Pirmais mēnesis. Es domāju, ka tev reāli produkts jau bija uz vietas stokā. Pirmais mēnesis apgrozījums bija 18,000. Tie nav 100. Pasūtījumi? jā, apgrozījums e-veikalā. Apgrozījums, jā. Pirmā mēnesis 8,000. Otrais? 23. Trešais? 3,6. Kas tavāprāt ir? Kāpēc viņš tā vienkārši aug? Jo tu nereklāmas laidi neko. Es ļoti aktīvi tiktu kā blēzis saturu. Zini, kā arī pirmajos mēnešos apgrozījums auga, jo pirmie 2 mēnešu produkts nebija. Yeah. Tad cilvēki tīri uz uzticību pirka. Yeah. Trešajā cilvēks zināja, produkts ir, viņi sāk pirkt. Un tad mēs arī likām lēnām klāt produktus. Yeah. Tā kā es teiktu, pirmie 4 mēneši tāda izaugsme bija. Cilvēki sākumā baidījās pirkt, būs, nebūs, un tas, kad viņi zināja, ka viņi sāk pirkt, un tad piepirka kaut ko klāt. Un cik pagāja tas posms no veikala atvēršanas līdz apgrozījumam, kas pa lielam reiz 12 miljonus jau? Kas man liekas ir 83, ka tu jau sasniedz to ciparu ik mēnešu. Cik tas ir bijis? Kaut kāds pusgads vai ātrāk? Bet... Esmu rekrutēts tad aprīlis 18, maijs 23, jūnijas 36, jūlijas 64, augusts 90. Kā tu pats uz to skatījies? Jo, zinot to, ka tu nezini, tev kaut kāds tur, es zinu, vienkārši esmu bijis pie tas arī podkāstā, tas ir kaut kāds tur dropshipping biznesa, ir bijis, tad strādā tur personāla atlasē, un tu palaidi veikalu, un tu, zini kā, liekas tā interesanti, tur 18, 36 un tā tālāk, bet citi gadiem cīnās, lai tādas ciparas sasniegtu. Kādas bija tavas sajūtas, kad tu vienkārši redzi, 36, par rezultātu? Tad, kad es to internetu veikalu palaidu, man nebija vienkārši beigās ekspektācijas. Domāju, kā būs, tā būs. Jā. Tas mans mērķis bija pirmajā gadā apgrozīt 500,000 ar PVN. Yeah. 500,000 PVN, tas bija tas, ko es arī ieliku, kad ienāks atvērt veikalu. Tas pirmā gada mērķis. Es domāju, 500,000, cik 42 mēnesī, reāli, kas 42 mēnesī. Yeah. Priekš Latvijas, domāju, diezgan reāli. Un tā, ka mums bija tajā mēnesī 60, tā bija 36, es domāju, ok, nākamais mēnesis 6, un šeit likās baigi labi. Tie mēnesī, es domāju, nākamajā mēnesī būs 90. Būs jā, domāju, kad tas apstājas. Kad tas apstājas, būs 30 klāt. Nākamajā mēnesī atkal 30 klāt. Tā kā aizgāja tīri labi. Okay. Bet arī tagad es arī to visu sāku, kā es paskatījos, kas Latvijā jau ir. Ir viens tāds uzņēmums, ko es saucu par piramīdas tipu uzņēmumu, kas apgroz 12 miljonus Latvijā. Un tad vēl viens uzņēmums, kas arī līdzīgi darbojas, kas apgroz 3 miljonus. Yeah. Un tā, es to skaitļus dzirdēju, es domāju, ka man būs cena tāda pat vai lētāka, man būs labāks produkts, kāpēc es nevarētu apgrozīt tik daudz. Jā. Tas ir vienkārši skaties pēc viņa apgrozījuma, to tirgus izmēru. Jā, es vienkārši skatījos, kāds apgrozījums viņiem, es domāju, kāpēc man nevarētu tāds būt. Jā, labi. Noteikti nevar noliekt, ka pa lielam tā veiksme tajā e-veikalā bija tas saturs, ko tu būvēji gadiem. Bet viens ir saturs, bet otrs ir provocējošs saturs. Kā tu izdomāji, pieņemsim tas pats nesoloks, man liekas, viss sākās ar to dzeršanu un tā tālāk. Kā tu līdz tam nokļuvi? Vai tev nebija bišķiņ bail, ka tas varētu kaut kā biznesa iedragāt? Vai, kā tu pats skaties uz tādu provocējošu saturu priekš biznesa? Tas neesmu loks, tas bija tajā brīdī, kad strādāju pārdošanā. Vēl personāla atlasē. Okay. Un
tajā brīdī ir skaidrs, kā jārīt tas, teiksim, biznesa norauz uz nulli. Es šo pelnu reāli piķi pārdošanā. Līdz ar ko es nedomāju, kas būs, visiem nepatiks. Nebija tā, ka tu varbūt piedomāji, vajag teikt, neteikt, vai tev vienkārši... Palieku visu, ko gribu. Es tur tev ar parūkas redzēju. Jo, pirmo kaut kādu gadu es neko tādu neteicu. Es uzbūvēju to labo saturu, palīdzēju cilvēkiem, jo manuprāt, tā ir problēma. Daudz atnāk un pirmais video tur sāk cilvēks nodirst. Tā nevar darīt. Tad cilvēki pasaules domā, ka tas ir plohi, vai ne? Vajag tomēr uzbūvēt kaut kādu jēdzīgu saturu. Un tad jēga tam provocējušam saturam, un cilvēks nonāk pie cita satura. Ko tu definētu kā labu provocējošu saturu? Jo viens ir, tu vari maukt visus lamu vārdus pēc kārtas, nezinu, tur viena ir tāda, bet kas tavuprāt ir labs provocējošs saturs, kas varbūt raisa kaut kādu komentāru, diskusiju, bet tajā pašā laikā tas nav tā, ka tu, kad no sērijas, šis jau ir rupeklis no sērijas. Vajadzētu kaut ko tādu, kur sabiedrība dalās 50-50. Tas ir baigi labi. Kur arī nesen bija Juta pie manas podcastu redzēja, kur viņi teica, sēdietam, tam nav jāstrādā, nav jāpelna. Super teksts, tāpēc, ka, pirmkārt, tu nenodirs. Tas ir normāls teksts. Agrāk cilvēki tā dzīvoja. Pirms gadiem 40 sievietes un pa māju, kas strādāja. Ne? Un šobrīd arī cilvēki, manuprāt, dalās divās daļās. Es teiktu, varbūt pusi uz pusi. Pusi saka, nē, sievietei jāstrādā, kā viņa nestrādās. No otras puses saka, nē, pagara, ka vīrietis pelna naudu, sieviete varētu pa māju darbojas, bērns audzina. Tad tu saki, kur ir tā dalīšanās, un 50, tu saki Audi vai BMW no sērijas. Jā, Audi BMW, kur labāk degvielu lietu, Nestē, nezinu, vai tur cirkulī, vai ne? Un ko tur darīt, dzert vai nedzert, vai ne? Un tur vajag atrast, kur dalās 50-50, un mēģināt, vienkārši nevis nodirst cilvēkus, bet pateikt kaut kādu viedokli. Es tur domāju, sievietei nav jāstrādā. Un zini, kā uzreiz komentārs sākās. Ir jāstrādā. Tavuprāt, ir kaut kādi biznesi vai modeļi, kur šis ir, tā nevar darīt? Piemēram, farmācija tagad pēkšņi aptiek kaut ko tādu taisnu. Man liekas, ka tā... Biznesi. Es varbūt teiktu, nevis biznesi, kur nevar tā darīt. Nonišēsim e-veikalu biznesu. Es teiktu, biznesa izmērs. Ja es apgrozu 10 miljonus gadā, man vienkārši nevajag to teikt, man liek tas. Bet pašā sākumā, ka tev nezinu, tas ir svarīgi. Jo tagad arī, es nezinu, ja sako līdz TikTokam, es jau baigi nesaku vairāk par dzeršanu. Mazāk, ir mazāk. Daudz mazāk. Vienkārši tas vairs nav vajadzīgs. Man pēdējiem 12 mēnešiem TikTokā 100 miljonu skatījumu. Līdz ar ko bezjēdzīgi. Paši kā man skatījums tagad vākt, vai ne? Nav vairāk jēga. Tā kā es teiktu, ka sākumā tas ir vajadzīgs visiem. Tu saki, ka visiem ir vajadzīgs. Nezinu, vienalga, vai tas kosmētikas zīmols, vai tu esi apģērba, vai kaut ko... To es nezinu, fizioterapeits tāpat to vajag blēst. Kaut ko provocējošu. Jā, jo tev vajag dabūt uzmanību sevi. Bet tā uzmanība ir, tad jau tu taisi kvalitīvu saturu, izglīto cilvēkus. Vai tavuprāt, tajos brīžos, kad tu esi ielicis kaut kādu to provocējošāku saturu, kuram skatījumu nenormāli aizlidot, tu jūt arī, tas korelē kaut kā ar pārdošanu uzreiz, vai tas nav tā uzreiz? Nē. Ir video, kuras ieliek, kur 800 skatījumu, kas pārdod vairāk nekā video ar 100 000. Kāpēc tev prātā ir? Ja tu cilvēku nosauc plohu, un ja arī, teiksim, ja tu dzer tas loks, vai ne? Viens domā, jā, tas loks, otrs domā, nē, es loks. Šits tāpat neiespirkt vitamīnu. Nē. Jā, šis cilvēks pēc tam varbūt pasīsies saturu uzņems un nopirks, bet uzreiz nē. Es pēc kaut kāda perioda noteikti jā. Okay. Tu esi, manuprāt, vienīgais tāds internetu veikals Latvijā, kuram ir vēl apakšā konsultantu komanda. Jo ir vienkārši e-veikali, kur pārdošanas princips balstās uz, taisot organisko saturu un reklāmas. Ir kaut ko, kā tu sauci, piramīdas schēmas, kur pārdevēji vienkārši bez e-veikala iet tālāk, sūta kaut kādus savus affiliate linkus. Bet tev reāli arī esmu pie tevis bijis. Praktiski ir cilvēki, kuri konsultē. Kā tu līdz tam nonāci? Tu esi paņēmi no piramīdas schēmām. Kā palielināt arī es skatos, produkts slikts, cenas ļoti dārgas, bet 12 miljonu apgrozījums. No kā? Un tad es skatos, no kur ir cilvēks, kas ar cilvēku darbojās. To es paņēmu no turienes. Bet vispār, vai tas ir ļoti vajadzīgs un vai tas ir ļoti efektīvi, es nezinu. Es domāju, ka tas nav tik efektīvi, kā es domāju. Tu domāji, ka tas būs vēl... Es domāju, ka tam būs baigais efekts, bet šobrīd es jau sāku vairāk domāt, ka tas nav tik efektīvi. Jo cilvēkiem par lielu, viņam vienalga konsultē. Okay. Kā tu praktiski tad ģenerēji tos līdz priekš konsultantiem? Cik saprotu, tas ir tests? Jā, tests. Tu izdomāji sākumā testu un tad ņēmi cilvēkus, vai tu ņēmi cilvēkus un reizē palaidi testu? Kāda bija tas progress? Nē, tests jau bija pašā startā. Testu īstenībā... Mēs uztaisījām iepriekšējā uzņēmumā, kur es darbojos, personāla nomu. Un tad, kad es atvēru
veikalu, es sapratu, kad es man šādu testu vajag. Iepriekš viņš labi strādāja. Attiecīgi palaidu to testu un sākumā es pats cilvēkiem sazinājos. Cilvēki to testu pildīja. Var iet fitness kanālā slēdā izpildīt, augšā podziņa izpild testu. Cilvēki pildīja to testu. Baigi daudz pildīja. Pirmā mēnesī izpildīja kaut 2000. No organiskā satura, bezmaksas pieteikuma. Un tad es ar viņiem WhatsApp arī sāku sazināties. Pats sākumā pats to darīja. Un kādi, pieņemsim, tagad tev ir cilvēki, kas to dara tavā vietā, cik ļoti tavuprāt tu jūti ir atšķīries, kā ar tevi runā un kā ar citiem runā, kas neesi tu? Ir kaut kāds korelācijas, piemēram, ar tevi tā draudzīgāk, piedūrīgāk, līdz kaut kāds cits, kas tu esi un tā tālāk. Vispār tā sistēma ir nedaudz savādāka. Okay. Attiecīgi tie pārdošanas pakalpojumu sniedzēji, kas mums šobrīd viņi runā ar cilvēkiem. Es tomēr čatoju cilvēkiem. Jā. Un, kad es čatoju cilvēkiem, protams, cilvēki redz, tad man bildīt tas es. Protams. Tad visiem būs tavs bildīt. Ir savādāk. Jā, bet tieši par šo, jo arī, cik es skatījos ārzemē, kaut kāds liels uzturbagātinātāju uzņēmums, neviens ko tādu nedara. Un tāpat izaug milzīgi. Un tad šobrīd jau ņemot vērā, ka pagājis cik laikam gads, es jau sāku domāt, vai tas tiešām ir baigi efektīvi. Jo tev bija tā, tu ņēmi, un tad vienu brīdi tu tur strauji izaugi, un tad nesen es tev runāju, teicu, tu atkal bišķi samazināji. Tas iemesls? Var darboties efektīvāk, optimizēt visu kaut ko. Tu gāji vairāk uz kvantitāti vienkārši. Daudz ko vienkārši nav jēga darīt. Būsim reāli, ja cilvēks pats negrib, nav jēga viņu sazināties 10 reizes. Vai tu gribi un tu dari, vai tu negribi. Bet testā izpildot, viņš tā kā jau nepiekrīt, kad ar viņu sazināsies. Jā, bet vai viņš grib kaut ko darīt? Vai viņš sportos un vitamīnus dara? Protams, ka nē. Grib dzirdēt ieteikumu, bet vai praktiski to darīt? Cilvēks grib kaut kādu ieteikumu, un viņš domā, ka ir kaut kāds maģiskais risinājums. Bet, kad mēs pasakām, ej, šitā sporto tā, dzerš tos vitamīnus, nē, baigi grūti. Es labāk krāsnes palikšu. Vai arī tablete, kur tu var pastaigāt kaut kādu maģisko tableti, bet tā jau nav. Nav nekādas maģiskās tabletes. Tāpat vienmēr būs sports, kaut kādā mērā, kaut kādā pastaiga, uzturs. Labi, tev nevajag uzturu plānu, bet ēd gaļu mazāk, ēd pārējo kaut vai kaut kādu vitamīnu. Bet tas automatizācijas, tas aizmugures backend process, tad sanāk, tev ir Shopify veikals, tev ir CRM sistēma, kur pilnīgi visi, kas ir veikuši pasūtījumu, visi, kas jebkad ir aizpildījuši kaut kādu to testu, viņi to visu tā kā ielasās. Un tad vienkārši, cik es saprotu, prioritāri tie, kas veikuši tur pasūtījumu vai no 100 vai cik uz augšu, viņi vienmēr tā kā ir pirmie rindā, ar kuriem sazinās. Ja? Un, ja tu no sērijas, neesi iepiecies, tad tālu gaidi. Rindas secībā. Vasarā tā rinda, es teiktu, diezgan īsa. Ziemā tā rinda ir nenormāli gara. Jā, kāpēc to prātā ir? Vasarā vispār e-komercija sūdīga, vai ne? Bet vasarā cilvēki jūtas labi. Saulīt ārā aizbrauc pie jūras. Ignorē visu. Cilvēki visu āliņu iedzer. Bet ziemā cilvēki sāk justies sūdīgi, tumšārā. Depresīvi. Vai ne? Depresīvi. Un tas cilvēks saprot, varbūt mums vitamīnas padzerš pasportošu. Jā. Tas ir, manuprāt, tāpēc man ir varbūt ne tas labākais periods vasarā, jo man ir 2 mīnus. E-komercija un vitamīnas vasarā nedzeru. Es devu gan to mīnus. Citiem D vitamīnu. Citiem atkal ir tie 1 mīnus. Ir kaut kādi produkti, nezinu, tagad baigi aktīvi tirgo mašīnā, tur dvielīšus kaut ko. Vasarā baigi iet, vai ne? Visi vasarā mašīnas mazgā. Attiecīgi, it kā e-komercija, bet nokancelē to nost, to mīnus. Tā kā šobrīd mēs esam cik tirgu, mēs esam 1 gadu un 4 mēnešus, bet principā es teiktu, šī gada beigās es sapratīšu tikai, kāda ir apjoma par kuriem periodiem, kā svārstās. Tev arī bija tā tipiskā sākumā kļūda, kad visu laiku, kad tu izpārdod stoku, tev palielinās reiz jau jāliek ražošanā, pirms tev vēl, tā kā tev sūta, bet tev jau jāliek ražošanā nākošai partijai. Cik daudz tā ir bijis vispār? Kad tu saproti, tā bija baigā problēma, es teiktu, līdz baigā problēma pirmos 8 mēnešus, 9. Jo ražošanas process mums ir ilgs. Cik aptuveni? 6 nedēļas kaut kur. Jā, vēl shippings. Un citreiz vēl ilgāks, vai ne? Bet tā ir, ja taisa produktu no nulles un tādu kā netaisa viens cits ar individuālu ražošanu, un attiecīgi, protams, process ir ilgāks. Es domāju, ka tā bija problēma visu laiku. Bet jā, arī mūsu produkts mājaslapā bija izpirks, mēs viņu neņēmām ārā, mēs vienkārši cilvēkiem norādījām, to var nopirkt, piegādāsim pēc nedēļas vai 2. Tas labs veids. Kā, jo tev ir
Latvijā nav daudz, tas ir uz rokas pirkstiem saskaitām, kuriem ir Shopify plus plāns, visdārgākais plāns, kas maksā tur 2,5 mēnesī. Kurā brīdī tu nonāci, kā vispār tev progresēs tas tavs plāna ņemšana, vai tu uzreiz sāk lētāko, vai tu ņem advanced, vai kā notika tā progresija, kad saprati, jau tagad jāņem dārgāk? Startā es paņēmu to, par kuriem tur 90 eiro vai cik tur bija. Pat ne lētāko, bet par vidu. Jā, uzreiz to. Tur beigas komisijas procents atšķīrās, ko Shopify ņem. Tad pēc kādiem pāris mēnešiem es paņēmu to par 300, cik viņš tur bija. Advanced, jā, un tad, kad attiecīgi uz to veikalu piebeidzāt, tad mēs sapratām, ka mums vajag checkout vienā lapā, ka arī tīzli. Divi checkouti, vai ne? Un man cilvēki katru dienu 5-6 raksta, tur e-pastus zvana, ka viņi neko nesaprot. Viņi saka, kā? Es tikko izvēlējos Omniju, kāpēc man adresi jāraksta, kas tur vispār notiek. Un tad es sapratu, ka tā nevar. Jo tajā brīdī mums apgrozījums laikam bija kaut kādi 100,000, ko laikam bija. Un es domāju, pagaidām 3,000 plāns par 100,000, it kā laikam ok, jāņem. Bet ja tā nebūtu problēma, tu ņemtu plus plānu? Ir, kas ņem plusu, vienkārši dažreiz matemātiski tas atmaksājas tik, cik tu komisijās samaksāji, jo tu drastiski tas procents samazinās. Atmaksājas pie, ja skatāmies to 300 eiro plānu un plus plānu, atmaksājās laikam pie 200,000 mēnesī, 250. Tā kā pa nulēm pa lielam izskatās. Jā, un 250 nav mēnesī. Attiecīgi tas ir. Bet tavuprāt, tā problēma ar to checkout un tas plus atspēlēs, sevi atmaksājas no tā, cik to tur raksta, vai tur neapmierinātība. Ir to vērts? Ja tev, pieņemsim, nebūtu tas plus, un joprojām būtu tas vecais. Rekur uz manu apgrozījumu, jā. Jo tas procents arī komisijas, viņš diezgan atšķirās. 0,6, 0,2. Tā varētu būt. 0,4%. Es no galas nezinu. Kaut kas tur būs to pusi. Un, ja apgrozījums ir virs 100,000, tad tik daudz tu vairs nezaudē nemaz to komisiju. Atmaksājās. Kas tev patīk un kas tev nepatīk Shopify? Kas man nepatīk? Man nepatīk, to man tikai es redzēju, ka šobrīd ir. Par tulkošanu? Jā. Nē, tulkošanu, bet tur par to vienu checkboxu. To checkoutā, ko tagad maksāja metodas prasa? Un tur viens errors, lēc ārā angliski, un tagad, tur nezinu, jūs puši Shopify 2 mēnešu kaut ko risina jau. Un Shopify saka, mums tas nav, mēs to kaut kad izdarīsim, man nedara angliski. Jo man to atnāks, kas dators inspekcija, kas teiks, kāpēc tā angliski, vai ne? Un man nepatīk, droši vien tas, kad nevar izmainīt pilnīgi visu. Ir kaut kādas nianses, ko tu neizmainīsi. Bet pagaidām, laikam, tā ir vienīgā. Tātad bieži kaut kādas tādas, nevis kaut kādas globālas lietas, bet kaut kādas tādas mikrofeatures, kuras tā kā ļoti vajag, bet it kā no serijas sliekas sīkums. Kas reāli besīja ārā. Arī, teiksim, Shopify'ā. Un ja tev nebūtu plusplāns, vispār varētu aizmirst. Vispār varētu aizmirst. Teorētiski tev būtu ar varu jāņem tas plusplāns, vai arī tev būtu jāatgriež pie vecā risinājuma. Un, teiksim, arī Shopify'ā, ka tu grozu var nošērot. Ir kaut kādas 3 bezmaksas aplikācijas un viss. Tas ir super svarīgi cilvēkiem, šis interesē. Un tā groza aplikācija mums ir diezgan svarīga, jo klientam tomēr gribās aizsūtīt grozu, lai viņam pašam nav jākrāmē. Bet tas ir konsultanti tieši sūta to grozu. Arī man citreiz cilvēki prasa ar sūtu grozus. Un tu zini, kā tīzli cilvēks uzspiež, tukšs grozs atverās. Atceries tā, ka viņš jāuzspiež, viņš atverās tukšs jāuzspiež vēlreiz. Kas ir tīzli, vai ne? Plāns bez maksas. Maksas versija nav. Parasti ir tas izmēģinājums, ja tev patīk tam maksāt. Jo parasti ir kaut kāda bezmaksas versija, kas ir sūdīga un vienkārši samaksā, un tā ir normāli. Bet Shopify ir kaut kādas lietas, kas vienkārši nav uztaisītas. Bet es domāju, ar laiku gan jau uztaisīs. Jau parādīsies kaut kas tāds. Un kas tev patīk? Man patīk analītika. Tā patīk tas, ka viss ir super ērti, vienkārši, saprotami. Es pats varu mierīgi jaunus produktus likt iekšā, visu tur sataisīt. Man nevajag ņemt programmētāju, lai viņš man katreiz ieliek jaunu produktu. Tā ir daudzām platformām, tā nav problēma, bet analītika, tas, ko tu pateici, tas tur ir visklāpāk. Analītika ir ērta, jā, bet zini kā, no otras puses, ko tur daudz analizēs, vai ne? Tev vajag, lai cilvēki pērk. Jo es ar vienu brīdi tur super analizēju, rēķināju precīzi kaut kādu peļņu, tad es sapratu, par kam es to daru. Bezjēdzīgi vienkārši. Analītika, labi, Latvijas tirgu, kur to liela daļa pārdošanas veids no tavas auditorijas, bet mēs arī parunāsim par eksportu tirgu, kur tu gribi iet, ja tev veidojas liela cipara eksportā. Tev ļoti interesē tieši tās saucamais konversijas ceļš, kur tev ir Shopify tāda analītika, kur tu redz, cik cilvēki ienāc lapā, cik pievienoja grozam, cik aizgājuši checkout un cik noformē pirkumu. Pieņemsim ārzemēs, kur tev baigi nezinu, tur liela loma spēlē, cik tev lapa pat ir pārdot spējīga. Un tad tev ir jādara tie saucamie CRO, jeb conversion rate uzlabojumi, ka tu saproti, ļoti daudz cilvēku nepievieno grozam. Okay, mēs saprotam, ka mums ir, mēs tā kā saprotam, kur cilvēki atlec, un tad mums, nezinu, vai tur produktu lapu jausties labāk, vai saturs tur pietrūkst, vai tur, nezinu, ļoti daudz cilvēku pievieno grozam, neaiziet līdz checkoutam. Tur tie tādi spēlē lielu lomu. Jā, tas mans uzskats, ka, ja cilvēks ir nonācis lapā un tu viņam grib pārdot, tas jau ir pārāk vēlu. Es viņam gribu pārdot tā, ka viņš ienāk lapā, tā kā man lapa bija sākumā. Tad
Vispār nekas nebija. Ne? Viņš vienkārši lai grozā, viņš pērk visu. Tā man doma ir, ka pārdod nevis lapu, bet pārdod vispirms lapas. Jo es domāju, ka tā ir vieglāk. Bet tā nav ilgāk? Vai tā nav ilgāk, es nezinu. Jo es saprotu, ko tu saki, ka tu uz gadu tur būvējas auditoriju, kas tev uztic. Protams, viņš jau pa lielam iet un nopērk. Bet ja tu, nezinu, tu jau gribi, tu uztaisi e-veikalu un jau, tev neviens nezinu, jau nākošu mēnesi tikai caur reklāmu pārliecināt, ka no tevis jāpērk. Tad es domāju, ka baigi daudz atkarīgs no tās reklāmas. Ja cilvēks vienkārši bildīt, kad sēd uz mājaslapu, to, protams, tur super pasaules labāko mājaslapu. Bet ja tev ir super krūts video, kas var pārdot. Bet tev neliekas tā, ka video to vēlmi uzsit augšā, viņš iet mājaslapā, nezinu, ierauga cenu un aiziet šitā lejā. Un tad parasti tas e-veikals spēlē lomu ar to saturu vēl papildus, lai sistu viņam to vēlmu atpakaļ pirkt. Jo tā jau ir. Visi, pieņemsim, nezinu, tas pārdošanas sarunā, visu varam, visforši, vai atsūt tām un tev uz leju uzreiz. Es pat varu, droši vien daļēji lapa, bet es pat teiktu, kas notiek pēc lapas. Ja cilvēks ienāk lapā, to vajag, lai viņš atsēs e-pastu. Jā. Un pēc tam tu viņam pārdod kaut kā savādāk. Jo es atceros, man sākumā nebija e-pasta mārketings. Līdz tam tagad nākošā tēma e-pasta mārketings. Es domāju, kaut kāds sūsas mārketings. Tu ļoti daudz runāji par to, ka e-pasta mārketings ir mēsls un tas nav vajadzīgs. Izstāsti tagad savu pieredzi, kāda risinājuma mēs ieviesām. Es teicu, e-pasta mārketings pilnīgi bezjēdzīgi. Un tagad taisīja lapu, tad bija laikam ciprā iekļauts kaut 3 automatizācijas, jau ne? Jā, bija pop-ups, bija nepabeigts. Bija. 3 automatizācijas. Un tad tās automatizācijas uzlika. Pirms pat viņas uzlika. Es vienkārši zināju, ka viņas vajadzēs. Un tad es pieslēdzu Klavijo. Es uzreiz nopirku Klavijo, laicīgi, lai būtu. Un tad, kamēr es gaidīju, laikam lapu taisīju vai kaut ko tur vēl taisīju, es domāju, es pats pasūtīšu e-pastus. Jo atceros, ka es biju arī darba aģentūrā, es arī laikam sūtīju e-pastus pa vakancēm. Es domāju, izsūtīšu. Izsūtīju pirmo e-pastu, kaut kādu figņu pilnīgi uzrakstītu, 3 rindiņas tekstu, ietirgoju kaut 1,5 vai 2,000. Cik liela kontaktbāze? Viņa bija ļoti liela. Man bija kontaktbāze tajā brīdī kaut kādi pār 10,000. Jā, tas ir daudz, jā. Priekš sākuma. es izsūtu kaut kādas 3 rindiņas, tur pa magniju, kāpēc magnijs ir labs, kas 1,500 ienāk. Es domāju, nē. Domāju, vēlreiz jāizsūta e-pats 3 dienās. Nē, un tad šitas laikam strādās, jā. Un tad Džeks, ar kur man iepazīstināja Ilju, viņš beigās uztaisīja 12 automatizācijas, nevis 3. Jā, tev tur normāls zirnekļu schēma, tev tur katrā posmā. Man visam, jā. Jā, tā kā e-pasta mārketings noteikti ir beigās tēla. Labi, atgriežamies pie e-pasta mārketinga. Cilvēks tagad skatās, ir e-veikals. Viņš domā, e-pasta mārketings ir, nezinu, tur ātri iet, pieslēgt tur parastu pamesto grozu un tā tālāk. Vai tavuprāt ar to pilnībā pietiek? Vai tavuprāt ir kaut kādas automatizācijas, kuras ir masta vispār pirms tu laidi e-veikalu? Es teiktu, e-pasta mārketings tās ir 10,000 investīcijas. Bet mēs sadalām, ir automatizācijas un kampaņas. Jā, automatizācijas, kuras tu uztaisi vienreiz, un viņš visu laiku strādā, un kampaņas, kuras tu sataisi un tad izsūti. Man šķiet, ka silts 10,000 automatizācijas. Man tā šķiet, es precīzi neesmu skaitījis, bet daudz, jo man ir daudzas, man ir ļoti sarežģītas. Tādas tur tie conditional split, tur 7, 8, tagad arī mums ir. Man ik pa laikam atnāk Lauris no fitness kanāla. Tagad tev nenāk tā 90 dienu pēc pirkuma? Nezinu tādu? Jā, mums ir automatizācija, ko mēs esam ielikuši, ja tu nopērci produktu tev. Pēc konkrēta perioda, kopā 90 dienās atnāk, teiksim, ko tu iegūsi no produkta, ko vajadzētu just, ko nevajadzētu. Nevis pārdodošie, bet izglītojošie. Jā, vienkārši izglītojošie. Jā. Es domāju, ka e-pasta automatizācijas ir ļoti vajadzīgas, bet no otras puses tā e-pasts, lai viņas strādātu. Tā kā baigi svarīgs ir pop-ups. Labi. Bet atgriežoties pie jautājuma, kas ir tās e-pasta automatizācijas, kuras ir obligāti nepieciešamas pirms mēs vispār... Pamestais grozs, pamestais checkouts. Jā. Parasti cilvēki taisa tikai vienu. Jā, parasti viss tikai groza. Tas tā tik iefiltrēs, ka viss saka pamestā grozu, bet aizmirst, ka ļoti daudz checkout pamest. Pamestais grozs, pamestais checkouts, welcome flows. Welcome flows tie, kas nezinu, tagad tu aizpildi pop-up. Jā, tagad tu aizpildi pop-up. Welcome flows un man, protams, ir tas testa flows. Bet ko tu saki par to paldies par pirkumu? Es nezinu, varbūt viņas jau var atslēgt vai nē, kur tagad nopērts tev uzreiz ir tāds. Jo standartā tur, nezinu, Shopify vai citiem tas e-pasts, kas tur defaultā paldies, tos pirkums bijis veiksmīgs. Jā. Bet tev ir uztaisīts, kur tev ir viņš tāds uzzīmēs, tāds timeris ir, kur tev ir, varbūt tu ņēmis noskatīties stunda laika, lai nopirkt atkal kaut ko. Mums 24 stundas. Kā līdz tā ideja tu nonāci? Vai tas ir? Nē, kā tā ir piepārdošana, pārdošanas vai ne? Jo tu vienmēr runāji, ka atlaides nedos.
atlaides nedos tāpat vienkārši randomā. Tā kā es šobrīd skaros ar internetu veikalu, kas tagad sāka, tur 70% atlaidi tikai 2 dienas. Es skatos pēc nedēļas tāpat reklāmiet. Es domāju, ko jūs cilvēks čakarēt. Jā, es nedodu atlaides nekad tāpat. Nu, iedomājieties, tā krūzīte maksā 20 eiro, viņi nopirkt par 5 eiro. Tu gribētu pēc nedēļas vēl vienu nopirkt, ja cena būtu 20, tu pirktu? Gan kā nepirktu. Jā, jūtos. Man viņš par 5 nopirku, vai ne? Bet es dodu atlaides kaut kādas, viņas ir kā pamatotas. Vai nu tie ir komplekti, kur uzreiz lielāks pirkuma čeks? Jā. Bet vispār atlaidēm mēs baigi nekur neejam, jo pirms kam dot atlaidi? Nu kā, uzliec tādu cenu, pa kur tur pārdot un tirgo. Nu, Latvijā viņas ļoti ir tāda cilvēku liela daļa, kas vienkārši pērk, tāpēc, ka ir atlaidi. Vienalga, kāpēc, vienkārši atlaidi. Jo daudz bieži vien e-veikals ir atsevišķi sadaļa, tur tās kategorijas, un vienkārši atlaides. Jā. Jo mēs atlaides kā tādas īsti nedodam. Nē, kāds tur pērk par 1000 eiro, man privāti uzraksts, saka, grib atlaidi, labi, ņem tur atlaidi. 1000 eiro pirkuma nav rētams pie mums. Par šito produktu es gribu tev pajautāt. Tev ir komplekti, kur tev ir salikt dažādi uzturbagātinātāji, kur tā vērtība ir 200-300 eiro. 99. Jā. Un tev ir viens produkts, kurš reāli maksā, man liekas, pie štukas. Jā. Tu tā kā čiliņā vienkārši viņu uztaisīja palaidi, vai tev bija tāds, vai tas būs joks vai kaut kas tāds, vai tāda nopietna, būs kas pirks par štuku? Būs kas pirks, jā. Un cik aptuveni pirkumi ir bijuši par štuku? Es neesmu skaitījis, bet ir pirkumi. Virs 10? Nezinu, jāapstās. Okay. Cik pirkumi. Jo dažreiz, kad es rādu internetu veikalu kaut kādām lietām, kā piemēram, un es redzu to štuku, cilvēkiem uzreiz tāds, ko tur cilvēks tur uztur bagātinātāji, kas uz štuku tur vārdu. Kā tas komplekts ir rekrutēts? Pareiziem cilvēkiem viņš ir labākais komplekts. Pieņemsim, tu esi cilvēks, kas regulāri ir sportojis. Tad tur ļoti nišēta auditorija. Jā, rekurskais. Tu esi cilvēks, kas pirmkārt, kam ir nauda. Jā. Tu regulāri sportojis, agrāk mēģinājis tur dabūt formu un visu laiku atmet visam roku pēc 2 mēnešiem. Tev šobrīd ir liekais svars, tu gribētu gan lieko svaru nodzīvi, gan bišķi muskuļus uzaudēt. Rekrutēju produktu komplekts, ar kur tu sev var piesaistīt par rezultātu. Jo tu iztērēsi 999 eiro, 99 centi, vai ne? Bet tev ir tā iespēja vēl dalīt maksājumos. Jā. Ir kas ir ņēmuši to 1000 un dalījuši maksājumu? Līdz ar ko tev ir iespēja ar kaut ko sevi piesaistīt pie tā, ka tu trenēsies un dzers tos vitamīnus. Kā tu nopirksi vitamīnus par 1000 eiro, ne jau pēc mēneša teiks, zini, kā es tos vairāk nedzeršu. Jā, atmetīšu tāds komitments uzreiz. Protams, ka dzersi. Un ar tiem lieliem pirkumiem tu iedod sev kaut kādu komitmentu. Arī, teiksim, tas svars zaudēšanas komplekts 3 mēneši, kas ir 299 eiro. Tas ir pirmākais, kas ir mājaslapā. Pirmajos mēnešos vispār pusi no apgrozījuma, manuprāt, sastādīts komplekts. Tāpēc, ka cilvēki saprot, grib zaudēt svaru, 3 mēnešus saņemšos, un 100 eiro mēnesī. 100 eiro mēnesī ir normāli. 100 eiro mēnesī, vai ne? Cilvēks nopīpē 150 eiro mēnesī. Ka 100 eiro mēnesī ir normāli. Jā, tie komplekti ir tādi tīri forši lieta arī cilvēkam, tīpaši tādiem iesācējiem, kas neko nesaprot. Kā tu ieej internetu veiklā, tur ir resveratrols, kaut kāda lipaskāba. Brīnies, kas tas vai ne? Jā, gaba. Bet ja viņi ir komplektā, kur rakstīs, teiksim, tur komplekts labākam miegam, tas skaidrs, šitiem miegam. Tad tavuprāt, tev liekas, tas komplektu nosaukums, mēs neliekam nevis tur kaut kādu komplektu produktu nosaukums, nebūs vienkārši, nezinu, kaut kādi produktu nosaukumi, bet kam tas ir paredzēts vairāk, jā? Tas nosaukums tā, copywritings, es domāju. Starp citu ir nokopējuši gandrīz visi, kas tirgos tur pagātnēs. Un kā es nokopējuši nevis tā, ka no aptuveni, bet identiski. Kopti paši produkti tādos pašos daudzumos. 3 mēnešus komplekts labākam iegam, tad 3 mēnešus ar zaudēšanai. Un bija vēl internetgals, ko viņš tev sūtīja, kas nokopēs pēc mūsu testu. Jā, tas ir, tas nozīmē kaut ko pareizi. Strādā, jā. Labi. Tu biji runājis to, ka D-pas mārketings vispār ir mēsls nestrādā, nomainījās tas viedoklis, viņš strādā, ienes atpelnu sevi. Tas pats, man liekas, bija arī ar reklāmām. Tu arī teici, priekš kam taisīt maksas reklāmas, ja tev ir tur tik milzīgs tā kā cilvēkā. Tu rādīji savu analītiku, tur miljoniem. Jā. Sākumā es teicu, priekš kam taisīt maksas reklāmu, kā jau viss tāpat pērk. Bet, zini, kā vienā brīdī tu saproti, man jau ir tā brīvā nauda tajā brīdī. Teiksim, es skatos kontā, stāv tur, pienāk mēneša beigas, visu nomaksāts kontā stāv, 6000. Es domāju, bet varbūt, es to varu iemest reklāmā, mošs sajies, un nesies, un kāda starpība, ne? Līdz ar ko, ja tev tā nauda ir, tad tu man to reklāmu tā beig brīvi taisi. Zaudēšu tā naudu, kas notiks, vai ne? Brandingam, jā, tā kā aptuveni. Brandingam, bet atkal no otras puses tās nauda nebūtu, ja pienāk mēneša beigas, un visu laiku būtu 0.
vai es liku tajā brīdī reklāmas, zinu, kā es domāju tā pagaidā. Bet tu varēji precīzi izmērīt, ka tas ir no reklāmas. Nu, tur, man liekas, jau grūti saprast to robežu, starp viņš tev jau zināja būt tāpat pieredzes vai tā kā reklāmienes nav. Zinu, kā baigi grūti arī šobrīd vispār ļoti grūti mērīt, kā ir, tu, teiksim, ir Klavijo, ir tur e-pasta. Viņš ienāca TikTokā, pēc tam iegāja e-veikalā, izgāja ārā, atnāca e-pasta, testu aizpildīja. Jā, tā kā diezgan grūti saprast, un katra tā platforma jau valk uz savu pusi, tur visi grib tā pirkumu ieskaitīt. Bet jā, es sākumā palaidu reklāmas, un uzreiz vienkārši bija rezultāts. Komentāri Facebook reklāmās viedoklis. Nelasu pusgadu jau. Bet, nu, tagad lasīju. Tāda mīsta. Es nevaru, tie komentāri tur vienkārši prātā ar sajūtu. Un galvenais, ir aptuveni kaut kādi 50, 60 cilvēki, kas komentē visu laiku. Sākumā es ar viņiem cīnījos, sākumā es tur mēģināju viņiem normāli atbildēt. Te es tur dirsos ar viņiem. Un tad beigās sapratu, par kam es to daru. Reāli, kā tie cilvēki nepirks. Un cilvēks, kas ir normāls cilvēks, ja viņš redz stulbus komentārus, viņš domā, muļķi kaut kādu, vai ne? Līdz ar ko nav jēga. Arī šobrīd, teiksim, TikTokā es sācu daudz mazāk lasīt komentārus. Bet TikTokā ir liela atšķirības ar Facebook komentāru? Jā. Facebookā 90% sūta, TikTokā sūta, es teiktu, 50%. Un rezultātu ziņā? Rezultāti, TikTokā vismaz tu vari tie cilvēki, ir normāli jautājumi. Kā ir normāls jautājums, uztais video, tie cilvēki iesaistās un kaut kas notiek. Facebookā jau ir tīra diršanās vienkārši. Bet, pieņemsim, reklāmas izmaksas TikTokā joprojām daudz lētāka, vai tas jau tur nezinu, sāk kāpt? Salīdzinot reklāmas, TikTokā it kā reklāma ir lēta, bet efektivitāte ir švaka. Kāpēc tev prātā ir? Pirmkārt, TikTok izskatās tā, vai ne? Facebook jau var. Tas Instagramā tu necini tik ātri. Instagramā jā, bet ja Faceitī, tad jau arī. Es domāju, viens ir tas, cik ilgi cilvēks skatās, otrs cilvēki pieraduši Facebookā pirkt. Facebook reklāmas cik gadus jau? Latvijā 15? TikToks nav pat gadu vēl. Un TikToks, teiksim, es nezinu, kā ir tagad, bet sākumā, ja tu no Android atvēri manu veikalu caur TikTok reklāmu, tu nevarēji pabeigt pirkumu. Vienkārši nestrādāja. To kāds TikTok gļuks? Tāpēc, kad atverās nevis internetu pārlūkā, bet TikTokā, TikTok aplikācijā internetu veikals vienkārši nestrādā. Es nezinu, varbūt tagad ir atrisināts jau, bet katrā ziņā TikTokā es nereklamēju pirkšanu. Ok, bet tu arī intensīvi, es nezinu, man liekas, tagad varbūt ne tik ļoti, tu arī sākumā ļoti intensīvi laivus taisīji. Es arī visu laiku taisu. Arī joprojām, jā. Un tavuprāt, tas palīdz kaut kā pārdošanā? Jā, palīdz. Zinu, ka tas palīdz arī daudz cilvēku, teiksim, ir kaut ko nopirkuši. Varbūt viņiem nav tur skaidrs, kaut kas grib palīdzību, viņi atnāk uzdev jautājumu, viņi dabūnas atbildes uzreiz. Jā. Pārdošanai palīdz noteikti laivu. Labi. Es gan nezinu, cik tagad palīdz vairs, bet sākumā noteikti palīdzēja. Ok. Es nesen redzēju, es nezinu, vai tu vēl to praktizēsi. Es redzēju, palaid Facebook reklāmu, kad jau sāka tur tie mākslīgi intelekti, jau bildes varēja sākt tur ģenerēt. Un tu palaid, man liekas, kaut kādu bildi, kur tu kā multiņu tēls aptuveni. Sūdīgi. Neaizgāja? Sākumā kaut kas aizgāja, bet tomēr tā ir bildes, nav video. Neperformēja. Video kaut kā iet labāk, vismaz man. Ok, labi. Eksports. Jā. Tu man atsūtīji. Labs video, vai ne? Labi, es iedošu kontekstu. Tad tu man atsūtīji videoklipu, kur tu filmē sevi ar telefonu un pēkšņi saproti, ka tu nerunā latviski, bet tu mauc lietuviski. Bet nevis tu, bet to dara mākslīgais intelekts. Un es arī sapratu, par kuru risinājumu runā tas Heidžens, kur tu vari samaksāt, iefilmēt sev un tad likt to savu valodu, savu tekstu un viņš to ieraksta. Tad tas ir tavs, tas veids, kā domā praktiski iet ārzemju tirgos, ir mēģināt sevi duplicēt. Tas bija vairāk prikals. Bet tu palaidi reklāmu? Palaidām. Es gribēju redzēt vispār, cik reāli īsti tas var izskatīties. Bet to video es aizsūtīju savam video editoram, viņam mamma Lietuvieta. Viņš viņu aizsūtīja, viņa teica, ka reāli labi. Kad bišķi akcents ir viens vārds, bija tās kaut kāds dīvains, bet tā, ka reāli labi ir. Es to video varu ielikt šajā podkāstā? Mierīgi. Okay. Nustok pirkti magnį, kuris neveikia. Šiuo metu dauguma magnio papildų rinkoje tau tiesiog nieko neduos. Ir kodėl? Nes pasirinksi netinkamą magnio formą arba paprastą magnį, kuriame labai mažai veikliosios medžiagos, tad tavo problemos šis magnis neišspręs. Taigi, rinkis tik ir vien tik magnio bisglicinatą. Tai yra forma, kuri geriausiai pasisavinama ir tai yra magnio rūšis, neturinti jokių pašalinių poveikių. Taigi, jei nori išbandyti geriausią magnio bisglicinatą Europoje, spausk nuorodą po šio vaizdo įrašu ir išbandyk mūsų magnio bisglicinatą. Mēs palaidām ar igauņu valodā. Bija Igaunija, Lietuva. Komentāri bija
Bija cilvēki, kas uzreiz teica, jau kaut kas bija noritīgi. Bija komentāri. Jā, bija cilvēki, kas teica, nē, ķip, tu normāli. Cik tu naudu liki iekšā reklāmā? Reklāmā kaut kāds 100 eiro strīlkus katru. Uz Lietuvu un Igauniju. Jā, nocitēt. Es viņus palaidu vienu dienu, un ko es redzēju, es palaidu, ka tiktu kā klikšķis ir drusku dārgāks nekā Latvijas klikšķis. Tā nav jēga paškam. Es gribu iet jaunā tirgu, un man ir klikšķis dārgāks, un tas vienkārši nestrādās. Pirmkārt, lapa jāpārtulko, vai ne? Kas ir normāls cipars tur. Un tad, paškām, man tur nezinu, ko es ar AI tulkošu video. Līdz ar ko to es atmetu. Un par tirgiem, ja mēs iesim, tad droši vien tā būs Somija. Kāpēc man patīk Somija? Tāpēc, ka Somijā Omniu gan nav, bet tur ir Tela. Mēs varam teorētiski pakumāt aizsūtīt. Mums nekas nemainās nokļuvas procesā. Bet tu dalījies par pieredzi, ka tev nav bijis laba pieredze, kur ir. Arī Tela, man nav bijusi tā labākā, jo cik caur viņiem kaut ko saņēmis. Viņiem arī Google ratings ir 2. Man tā šķiet, viņi ir pārslogoti vienkārši. Visiem kurieriem notiek sliktie reitingi. Jo man liekas, neviens nekad neliek labo, kad ir slikto visi tā kā nokārtoties tajos atsauksmēs. Es strādāju tikai ar Omniu, man viens piegādātājs. No viņiem sadarbība Latvijā tur ideāli viss. Uz ārzemēm, jā, viņi uz ārzemēm nespecializējās uz ārzemēm. Tur ir, nav super labi, bet uz ārzemēm praktiski vispār nekas neiet. Principā viss ir Latvija. Tad tas mērķis, uz ko tu skaties, tā kā Igaunija Lietuva, tu esi atmetis, un tad skaties Somiju. Un kādi tavuprāt būs, nevis tavuprāt, kas būs tie praktiskie soļi, kā tu mēģināsi tajā tirgu? Somija, jauns brands, cena plus 50%. Tātad jauns brands, tas nebūs fitness kanāls. Cits brands, bet iekšā tas pats produkts. Restīvi, produkts tas pats etiķets cīt. Jā. Ir zināt, kā sauks? Neizdomās vēl. Tieši ChatGPT izdomā? Diezgan tālu vēl. Jā, cena noteikti uzreiz plus 50%. Bet tu viņu sauksi tādā angliskā nosaukumā, ka viņš dara visur? Es domāju, ka angliskā. Lai no katrā valstī. Jā. Cena plus 50%, kāpēc cena plus 50%? Reklāma būs daudz dārgāka. Skaidrs, ka nav. Cilvēkiem ir vairāk naudas, viņi var atļauties nopirkt dārgāku produktu. Bet kāds tur tirgus, cik liels ir e-veikala konkurenti? Neskaties. Skandināvijā ir baigi švaki, jo arī baigi daudz klienti, kas man ir bijuši teikuši, ka tu baigi sūdīgi. Pirmkārt, veikalos nekāda jēdzīga vitamīna nav. Jā. Man nav nejausmas, kāpēc tā. Kā liels tirgus? Nezinu. Tā kā vispār ir sūdzējušies, un es domāju, tas varētu būt plus mīnus, cik jēdzīgs tirgus. Jā. Bet arī no otras puses, es domāju, priekš kam iet uz ārzemēm, ir Latvijā milzīgs tirgus. Jā. Tā kā es domāju šobrīd. Šogad mēs tāpat neiesim uz ārzemēm, bet arī nākošais gads mums to vispār vajag. Ko vajag? Kas ir tagad tas plāns, ambīcija? Ko vajag? Jo tu atceros, tu daudzas video minēji, ka tev tur mērķis tur sasniegt apgrozījumu, teici, ka tu to sasniegsi saucot pārdošanas komandu, tagad es dzirdu, ka tu viņu vairāk sašauri un efektivizē. Tad kas ir tagad tas mērķis, tas roadmaps? Sakārtot noteikti visas automatizācijas, kas mums ir. Mēs arī WhatsApp pieslēdzām. Šobrīd nav tā, ka tur iet baigi labi, bet es ceru, ka uzlabosies. Pastāst par to WhatsApp, kāds ir tas plānotais risinājums? WhatsApp ļoti līdzīgi, principā nodublēt klaviju uz WhatsApp. Ja nepabeidz pirkumu, tev atnāk arī WhatsAppā, ja nepabeidz pirkumu. Es to parādīju, kā izstāst. Jo paņemt vienkārši to, kas jau strādā, un ielikt vienkārši šajā platformā. Galvenais to privātam politikai ielikt. Šī šādi nāk. Zilais ķeksīs augšā mums ir zilais ķeksīs? Ir zilais. Es nezinu. Jūs zināt, kā ir cilvēki, tu zini, kāda e-pastiem ir no OpenRates, vai ne? Visi neatver e-pastu. Cik atver WhatsApp? Kādam? WhatsAppam ir augsts OpenRates. Tas, ko es tev arī biju minējis, kad es par šo WhatsApp automatizācijas runāju ar e-veikalu, viņi teica, ka viņiem lielākā baila, viņi negrib līst tajā cilvēku personal space'ā, ka uzreiz tas var negatīvi atsisties atpakaļ. Pirmkārt, WhatsApps ļoti dārgs. Tur, man liekas, jāmaksā pa katru ziņu, vai ne? Ļoti dārgs. Nevar salīdzināt ar e-pastu. Ļoti dārgs. Līdz ar ko, ja liek WhatsApp, tad tam produktam ir jābūt, tev ir jābūt pārliecībai. Tu nevar ar video grozu mājaslapā 30 eiro zemē likt WhatsApp. Nebūs vienkārši. Noēdīs vienkārši. Dārgāk nekā maksa par pirkumu Facebook aptuveni. Noēdīs visnos, jā. Latvijā cilvēki, protams, nav pieraduši pie WhatsApp marketinga. Daudziem liekas arī, ka skams. Neviens jau nepraktizē. Varbūt vēl īziņas vēl ik pa laikam, bet nezinu, īziņas es mēģināju. Tā. Okay. Īpaši. Tā kā sakārtot visu, kas mums ir uz automatizācijām. Principā tā, lai, pieņemsim, tu nopērci veiklā Magniju, lai tad viņi sāc lietot, tu saņem konkrētā laikā e-pastus, un mēs to nokonsultējam par visiem jautājumiem, kas tev var rasties.
Jā. Nu, pierreiz automatizācija uzreiz var konsultēt. Jā. Nu, principā automatizācija tevi nokonsultē. Mēs jau zinām, kādi jautājumi rodas, un tu saņem uz visiem atbildes. Okay. Līdz ar to tev pat īsti nav vajadzīga nekāda konsultācija, jo tu jau visu zini. Jau tā atver e-pasta. Teorētiski tu visu zini. Tas noteikti šogad. Tad noteikti saprast par apjomiem, kā mums ir. Jo es biju domājis, ka būs vienmērīgāk. Nav vienmērīgi. Bet es arī parunāju ar džekiem, kas sadarbojas ar aptiekām. Tur aptiekām uz to pašu preču kategoriju atšķirība ir 10-20 reizes. Man nav 10 reizes. Man šobrīd izstāsta būs 3 reizes starpība, bet tāpat diezgan ir. Tā kā saprast apjomus, lai es varu saprast ražošanas apjomu. Lai nav tā ražošanas žopa, ja? Nu, tā kā, ka tev vispār dod... Lai nav arī tā, kā īstenībā mums šobrīd ir, ka mēs esam ielikuši nenormālāko piķi noliktavā, un mūsu izmēram mums tik daudz varbūt nevajadzēja. Jā. Mēs to naudu varbūt šobrīd varējām likt kaut kur citur, bet mēs esam saražojuši nežēlīgāku apjomu noliktavā, vai ne? Nē, kas no vienas puses it kā labi, nebūs rudenī jāuztraucās. Bet no otras puses varbūt tā nauda kur citur noderētu. Ņemot vērā, tu teici, ka tā kā atlaides baigi nedod, bet tikai, ja tu kaut ko dari. Kā tu vispār skaties uz tādām lietām kā Black Friday? Mēs dodam visādus bonusus, kā mēs dāvanas dodam. Okay. Mēs dodam nevis maksā mums mazāk, bet samaksā mēs iedosim vairāk, kas, manuprāt, ir labāks variants. Mums klientiem ir lojalitātes programma, atkarīgs no tā, cik tev ir pirkumi, tur dabūt kaut ko klāt. Tie, kas nopērk pēc pirmā pirkuma, es neatceros. Pēc pāris dienām cilvēks saņem lojalitātes programmā e-pastā. Nu, kāds kaut pie kur pirkumu, ko dod. Un Black Friday noteikti mēs dosim kaut kādus bonusus, kaut kādas dāvanas. Okay. Jā, tas tāds labs veids, nevis izcēn lejā, bet iedod kaut ko vairāk. Bet arī, zin kā, no otras puses šī nav preču kategorija, ko cilvēki pērk vienkārši aiz gara laika, vai ne? Akciju nopirkšu. Tas tomēr, kā es gribu justies labāk, es nopērku. Nepieciešamība, ja tev vienkārši vajag. Jo zin kā, ja tie veiklā tolas papīram nav akciju, ko ķip neņems, jāpaņem tāds salīdzinājums nebija. Neņems tolas papīru, vai ne? Un labi, šis īsti nav tolas papīrs, bez tolas papīra, tur bez tolas papīra arī var izdzīvot, vai ne? Var tur dušā iet. Bet es teiktu, ka tas ir līdzīgi. Tā ir prece, kuru tev vai nu vajag, vai nu nevajag. Jā. Tas nav tā kā maika. Mašu nopirkšu vēl vienu, vai ne? Patīk, vai ne? Jā, mašu nopirkšu vienu, mašu tur divas atkarīgs no cenas. Tā tomēr tāda prece, ko... Protams, ir cilvēki, kas pērk visu kaut ko uz akcijām un labus piedāvājumus, tad viņam var pārdot, bet viņš jau nepirks atkārtoti. Mēs jau tomēr gribam piesaistīt to klientu, ka mēs zinām, viņš nopērk, viņš tagad pirksies laika. Jā. Kā tu skaties, jo man liekas, arī tu biji kaut kad minējis, ka tu fiziskos veikalos negribi līdz iekšā, bet, man liekas, viss, ko tu pateici, ir noteikti visu laiku pretēji tāds patents. Tu vienkārši vajag teikt, mēs neapgrozīsim 10 miljonus lietas notikt. Zini, kā tas notiek nejauši. Bet pastāsti, kā ir praktiski strādāt ar fiziskiem retail veikaliem, cik ļoti tavs maršruts ir izdevīgi vai kāds palīdz? Vai... Rekur, es biju iedevis... Kaspars Kalaba. Es iedos batoniņus. Viņam klients multums. Viņš aizbrauc pie multuma, aizved tos batoniņus. Raimons no multuma nogaršoja, viņš man bija podkastā. Viņš zvana, saka, klausies, liekam veiklā batoniņus. Domāju, es nebiju domājis likt veiklos, bet vēl liekam veiklos. Līdz ar ko, tā arī visas sadarbības notiek nejauši. Bet cik ilgi ir tā kaulēšanās par cenu? Vai tas tāds viens pateica daram, vai tas kaulēšanās, vispār sadarbības partneriem? Jā, par cenu. Vai tas ir viņi uzstāda, vai es šitādu, vai vispār? Nē, es uzreiz dodu labāko, ko es varu iedot. Un tad pretī, vai jā, vai nē. Bet, ja skatāmies, cik daudz peļņu apēd, šobrīd mums arī viens jauns sadarbība, neteikšu ar ko, kamēr nav produkts plauktā, bet viņi pelnīs vairāk nekā mēs. Bet tu jau zini, pirms viņi vispār pārdot, tu jau zini, cik viņi pārdos? Viņiem tas ir obligāti tev jāpasaka? Nē, mēs arī runājam, viņi domā, mēs pārdosim pat tik vai pārdosim pat tik. Viņi jau plus mīnus saprot to ciparu. Protams, viņi kaut kādas akcijas varbūt tur taisīs, bet šobrīd pēc tā cipara viņiem peļņa būs lielāka. Jā. Viņiem ir pēcapmaksas. Tātad mēs ieguldam. Cik ilgi? Mēs ieguldam naudu, saražojam, un tad atdodam kādam citam, kas mums samaksā pēc kādu laiciņu, un mēs nopelnām mazāk. Cik ir tas aptuvenais laiciņš? Mēnesis, 3 mēneši, 2 60 dienas. Okay. Tā kā vispār produktu biznesa ir. Un kāpēc tu piekriti tam, jo tu pateici, ka tev tas galīgi nepatīk no izdevuma? Kāpēc? Jo man pietiekami daudz naudas bija investēta produktā. Vajadzēja. Jo zin kā, ja arī man teiksim, vispār sākumā, kāpēc teiksim, negribēju dot kaut kādu arī pēcapmaksu vispār, jo man jau nebūtu nauda, par ko saražot to produktu. Tad, kad produkts ir saražots, tev teorētiski var iedot. Kā tev ir 2 varianti, vai nu nedot, vai nu iedot, saņemt naudu kaut kādu un kaut ko nopelnīt. Bet dodot lielākā apjomā, cenas mainās? Jā, mainās.
Okay. Labi. Iztēlojamies situāciju. Tev atņēma visu. Tev nav vairs tavs zīmols, viņš atnāca, valsts iestādes pateica, šis bizness nedrīkst vairs eksistēt, tev atņem visus produktus, tev atņem visu, un tu paraksti tādu līgumu, kur tu pasaka, tu šo biznesu vairs nevari darīt, tu vari darīt jebkādu citu veidu, e-komerciju, bet tieši uztur bagāti, restīt visus tos produktus, kurus tikai tos, kurus tu līdz šim pārdevi, vairs nevar pārdot. Ko tu pārdot, kā tu sāktu, kāds būtu tas praktiskais? Tā ar uzturu bagātinājumu nevar tirgot, jābūt citam biznesam. Jā. Kā es sāktu? Tu vari padomāt. Sākumā laikam saprastu produktu, kas ir produkts. Uz doto brīdim produkts nenāk galvā, jo nākt, viņš jau būtu manā internetā. Kā tu praktiski meklētu to produktu? Produktu? Jo es zinu, tu pieņemsim ļoti daudz, man liekas, savā biznesā, ko tu LinkedInā liec aptaujas. Es redzu visu laiku, ja? Tu to pašu aptuveni darītu? Tas ir triks, lai dabūtu skatījums. Okay. Tu nezināji šo triku? Nē. Ja es ielieku aptauju, zini, cik skatījumus dabūnu? 15, 20 tūkstoši. Ja es ielieku postu, zini, cik dabūnu? 1000 varbūt. Bet tas nav tāpēc, triks, jo cilvēks spiež uz aptaujā, visi grib uzspiest. Okay. Pat neiedzinās jautājumu. Labi par produktu, jā. Kā es meklētu produktu, es pasītos tirgus lielumu. Kā tu to uzzini? Tas būtu viens. Kā es to uzzinu? Es droši vien uzspēju ChatGPT, plus mīnus aptuveni, lai viņš pasaka. Nē, tu jau galvā vari saprast, cik daudz cilvēku pērk izotoniskos dzērienus. Nedaudz. Cik daudz pērk ūdeni, gan visi. Cilvēks, kurš nav pilnīgs cirks, sapratīs plus mīnus. Bet tad es skatītos noteikti produktu, ko cilvēks pērk visu laiku. Ūdens labs piemērs. Cilvēks pērk visu laiku. Vitamīni ir labs piemērs. Cilvēks pērk visu laiku. Produktu, ko cilvēks pērk visu laiku. Un produktu, kas cilvēkam kaut kādā veidā uzlabo pašsajūtu. Bet tu domātu to darīt tāpat kā tagad ražotu savu, vai tu būtu vairāk daudzi izplatīja jau zināmus zīmolus, vai tu iet vienmēr to ceļu, es gribu savu ražot? Un tu startējies laikam iet zināmiem zīmoliem, jo tev neviens nepirks startā. Bet tu uzreiz mauktu ar e-veikalu, vai tu atkal gadu būvētu saturu? Nē, es laistu visu uzreiz. Saturs, e-veikals, e-pasta mārketings, Facebook reklāmas. Visu plēst uzreiz. Bet tam produktam noteikti būtu jābūt tādam, teiksim, kā tolspīrs, ko cilvēkam reāli vajag, vai ūdens reāli vajag. Drēbes tirgot baigi grūti. Jā. Es nopērku to maiku, viņi man ies cik ilgi, nezinu, pusgadu, gadu vai ne. Tu piekrīti šim teicienam, ka ir ļoti grūti attīstīt biznesu, kur produkti ir, kur pa lielam balstās, nevis vai viņš tev atrisina problēmu, vienkārši vai patīk vai nepatīk. Jā. Jo tur tev būtu viskrūtākais e-veikals, bet ja man nepatīk kāds kraks izstāsts, tad... Un arī produkti, tev viņi ir jāizlieto. Kraklu kā tu izlietos. Baigi grūti. Tas derīguma termiņš. Kaut kādi produkti, jā, ko tu vari izlietot. Kosmētika droši vien ir ļoti laba niša. Bet tavuprāt, neliekas pārāk pilni. Kosmētika? Tie jau, man liekas, mēģināja. Mums bija doma, lai es neplaidām. Nevar palaist divas biznesa reizē. Kosmētika noteikti nav slikta niša. Bet arī kosmētika ir niša, kur cilvēki maksā tikai vienīgi par brendu. Skatījos kaut kādu dokumentālo filmu, nezinu, 2 krēmi, 100 eiro, 5 eiro, viens pat cikšā. Kosmētika ir niša, kur cilvēki maksā par brendu. Bet kosmētika ir niša, kuras droši vien arī daļai kaut ko zinu. Es zinu, kā teiksim, tur uzlabot ādu no iekšpuses. Mums ir hialuronskābe. Hialuronskābe ir visos dārgajos krēmos, tāpēc viņi strādā. Mums vienkārši cilvēks viņu apēda, tur viņi uzsmērē. Jā, kosmētika var būt laba niša, bet tā kā kosmētika švaka niša no tās puses. Tu būtu seja vai Romī? Romī būtu seja. Tu būtu aizmugurē. Tu būtu aizmugurē, jā. Jā, un tā ir laba niša, jo cilvēki izlieto. Un tā ir niša, kas palīdz justies labāk. Jā. Tā ir diezgan laba niša. Jā, ir diezgan liela konkurence. Bet tas arī nozīmē, ka ir milzīgs tirgus. Tad tas sanāk, ka tu mēģinātu līst jau sarkanā tirgu? Zini kā, es nemēģinātu darīt neko jaunu. Okay. Mēs saražojām to lielo proteīnu popkornu. Nenormāli interesi bija, tur 100,000 skatījumu. Tad cilvēki gan iznies nepērk. Jā. Jo tas ir kaut kas jauns. Katru reizi, kad mēs darām kaut ko jaunu, cilvēkam nepatīk nekas jauns. Tas sanāk, tava pieeja būtu līdz sarkanā tirgu un vienkārši sisties pa to tirgus tortas daļu. Tas būtu tas veids, kā līdz. Nemēģināt līdz labi, varbūt kosmētikas biznesa nav labs piemērs. Es skatītos kaut kādu nišu, kur es uztaisītu kaut ko labāku. Bet tas produkts būtu balstītos, kurš risina problēmu. Nevis vienkārši, nezinu, tur krēsls, kas tur zaļš, zils vai... Jā, krēms pumps pazūda, ne? Bet kaut ko, kur tiešām varētu uztaisīt kaut ko labāku. Tur bagātinātāji vienkārši bija labs piemērs, jo viss tur tika magņu oksīdus var iedot vienkārši labāk magnīju. Tavuprāt, pēc tevis, cik parādījās uztur bagātinātāji veikali? Daudz, bet starp citu reklāmas, tu esi redzējis šobrīd? Gan drīz dienā vairāk nav.
Man liekas, ka visi tik ļoti tur pārdeva viens tos pašus šitos te uzturbagātinātais tur uzcenojums nekāds un vēl reklāmas. Saprotu, ka nemaz nevar neko nopelnīt. Es domāju, ka viņi izmira pēdējos 2 mēnešos, jo lielākā daļa sapsitu sākās rudenī, pamanīja plus mīnus. Un rudenī cilvēki ļoti grib vitamīnus. Visi pirka, viņiem bija peļņa, kaut kādiem laida reklāmas, un viņi saprata, valsts rādījums nepērk. Un es domāju, ka viņi tur visi, lielākā daļa. Jā. Jo cilvēki droši vien redzēja arī varbūt, saturu, ko es taisu. Visiem likās, pagareku, tur baigi iet. Es arī citreiz to saturu taisu, tur baigi iet, bet apakšā, ja tu pasties, nezinu, konts varbūt mums tur stāv tur, pa nulēm, jo mums ir milzīga ražošana, vai ne? Cilvēki varbūt, no ārpuses skatās, tur baigi iet, bet īstenībā baigi iet nozīmē, ka tur ir milzīga peļņa gada beigās. Pasties, mums pagājušā gada peļņa tur 40,000, tur nav nekas baigi. Un es domāju, cilvēki ļoti to saskatījās un domāju, būs. Es arī darīšu to pašu. Jā. Okay. Kā tu skaties, kā vispār notika tas tavs dzīves gājiens, biznesa attīstības gājiens, ja TikToks nekad neeksistētu? Tavuprāt, tu būtu tur, kur tu esi tagad? Zini, kā būtu kaut kas cits, kaut kā savādāk. Jo tev paliek Instagrams, tev paliek Facebook, tev paliek, Twitter, Threads un tā tālāk. Zini, kā, ja nebūtu bijis TikToks, es nebūtu līdz domāju nonācis tādā veidā pat. Bet iztēlojos te TikTok nobloķēt. Zini, kā visu laiku tur runāja nobloķēts. Man vispār nekas nemainītos. Labi, tāpēc, ka tu jau tu zinās, tas viss tā. Šobrīd pats aktīvākais mums ir YouTube. Mēs YouTube ritīgi melcam. Kāpēc? Podcastu. Tāpēc, ka YouTube tomēr lai tu cilvēkam kaut ko pārdotu. Jo tā noteikti daudziem ir pēdējā vieta, kur viņi domā, kur ir jāliek saturs. Lai cilvēkam kaut ko pārdotu, viņam laikam tev ir jārada 7 stundas. Kaut ko tādu kaut kur dzirdēju. Jo YouTube tu nosies man podcastu stundu. Un tagad padomā, cik tev vajag TikTok video nostīties, lai tu redzētu man to pašu stundu. Kur vēl daudz ir tādu kontroversāli. Un pēc tam TikTok arī te video tādu YouTube tomēr detalizētu kaut kādu konkrētu tēmu. YouTube, es domāju, ka nes daudz labāk, daudz kvalitīvākus klientus. Tu arī, ja tu sāk to pašu kosmetiku, arī YouTube uzreiz iet? Jā, es iet visur. Tu iet vienkārši satura veidu vai podkāstu ceļu? Podkāstu ceļu arī gan jau. Latvijā 100% podkāstu ceļu. Latvijā podkāstu diezgan maz. Jā, man liekas, man jau sēd, ka viņi katrs trešais jau podkāstā ceļu. Jā, bet kuram ir skatījumi pasties YouTube, cik daudziem? Okay. Pāris kaut kā tikai. Labi. Ok. Pēdējais tevi skatās, e-veikali, varbūt kaut kādi jauni cenu soļi, kur jau ir tur 5, 10, 15, 20 tūkstoši, 50 tūkstoši mēnesī. Un tev jāatstājies sevis tāda atziņa, padoms par e-komerciju, kas tavuprāt, ko ir svarīgi ņemt vērā. Tādu Dalai Lamas, tādu veidīgu, tādu atziņu, tādu mācību, garīgu. Par e-komerciju. Tas ir tavs viens praktisks ieteikums. Ja tev tagad ir auditorija 1000 cilvēku, un tagad katrs atnāk iedot vienu galveno atziņu, kas, tavuprāt, ir ļoti svarīgi priekš e-komercijas attīstības, apgrozījuma celšanas. Tam nav jābūt 3 vārdiem, tu arī var pateikt 5 teikumus. Es vienkārši domāju 3 vārdus, jā. Tu var pateikt arī 5 teikumus. Tā, es bišķi apdomāšos, lai sanāk tā. Pirmais cilvēkiem tevi jāredz. Pats pamats. Tu domā nevis zīmolu, bet tā kā cilvēki, kas ir aizstāv? Nē, vienalga, tas, ko tu dari. Okay. Cilvēkam, kādā veidā tev ir jāuzzina. Nākošais. To cilvēkam jārada kaut kāda vērtība arī, ja viņš no tevis nepērk. Tev jāatrisina kaut kāda problēma. Tad nākošais. Ja cilvēks no tevis nepērk, tu situāciju nevar pasliktināt. Ja cilvēks no tevis nepērk, tu viņam domā, es nesūtīšu viņam 5 e-pastus. Viņš tāpat nepērk. Sūta 50 e-pastus. Tas droši vien. Un tad jāsaprot, ka tev jābūt ar kaut ko arī unikālam. Bet jau tādā nišā, kas ir ilgi. Ar ko tu esi unikāls? Un šobrīd tas, ko mēs piedāvājam, ko mēs esam unikāli, droši vien ar to, ka cilvēks var atnākt pie mums un iegādāties labu produktu, kas dos efektu, jebkuru produktu pērkot. Uzturbagātinātājs tomēr 80% produktu neko nedod. Stāv vienkārši plaukt ar cenu. To viņi nopērc un efekts ir 0. Tāpēc arī mums nav 200 produktu, mums šobrīd, manuprāt, kaut kādi 30. Droši vien ar to, ka mēs katram cilvēkam palīdzam. Ja sākumā es domāju, ka varbūt, kad izaugsim, tur kādā apgrozījums, tur būs 100,000 mēnesī, kad es cilvēkiem vairs nekomunicēšu, bet tāpat klientiem komunicēju ikdienā. Jā. Jebkurš cilvēks man ir uzrakstīts, un atbildēšu. Varbūt ne 5 minūtēs, bet dienas laikā es viņam toču atbildēšu. Okay.
Tas tu tagad nosauc tāds vispārējais, bet pēc tam pašai e-veikali nezinu, kādas masta lietas, kas ir vajadzīgas. Nezinu. Es neesmu kāds e-veikala speciālists. Es nezinu. No, kas tev riktīgi nostrādā? Kas nes iekšā rezultātu? Kas atvieglo tavam klientam? Man nes rezultātu viss, kas ir izdarīts pirms e-veikala, bet, ja skatāmies uz e-veikalu, tad es teiktu, viss tas, kas notiek. Viss tas, kas notiek, pēc tas cilvēks ir pametis veikalu. Jo manuprāt, ka latvieši ir tādi neticīgie, vai ne? Jā. Līdz ar ko, ja viņš iet veikalā, lai vienalga, cik krustas veikals būtu, ir pagrūti pārdot viņam šeit uzreiz. Un tad to vajag to turpinājumu. Viņš atstāja to e-pastu, sazināties ar viņu, pēc tam pakomunicēt. Viņš vajag to turpinājumu. Tad darbs pēc tam, vai viņš tāpat nopirka vai pat nenopirka. Starp citu, nesen bija viens rekordists. Džeks, viņš ir saņēmis pilnīgi visus mūsu e-pastus no paša starta, no pagājušā gada novembra. Pār 150 e-pastiem. Viņš atvērs gandrīz visus. Viņš iepirkās tikai pagājušā nedēļa. Viņš gaidīja pareizo brīdi. Iedomājieties, cik to daudz vajadzēja. Šāds informācija. Viņš, es nezinu, atvēra visus e-pastus, bet gāja cauri no lielāko. Atvērs maz 100 e-pastus, saņēma 150. Un tad izdarīja pirkumu kādiem 3 vai 400. Bet cik daudz viņam vajadzēja? Cik saziņas? Sildīšana. Nedomājies, cik man maksātu parādīt viņam reklāmas 150 reizes. Viņš ir, protams, reklāmas mazliet daudz. Baigi daudz. Kad tas pārdošanas cikls tomēr ir baigi ilgs. Okay. Nebūs tā, ka cilvēks ienāks veikalā, bez reklāmas atradīs pats kaut kā veikalu un nopirks. Tā nebūs. Ok, super. Foršas atziņas. Paldies, Laura, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Čau. Paldies, skaties. Ata. Un neesi lauks.